Igors Rauga. Es gribu arī, jā, izteikties. Laikam nākšu priekšā, lai visiem no kakla jāgriež uz pretējo pusi. Diplomāts, filozofs. Man vēl ir viena sakritība ar Inesu, un mana kandidāta disertācijas tēma, tagad tas ir doktora disertācija, ko es aizstāvēju ļoti sen 90. gadā, bija personība kā politiskās varas subjekts. Un tajā laikā es tieši pētīju, kādā veidā personības ietekmē politiku, kādā veidā politika ietekmē personības. Es gan vairāk izmantoju poļu pieredzi, jo tajā laikā es pat mācoties Maskavā iemācījos poļu valodu un stažējos Polijā, un tajā laikā bija Valensa, bet aiz Valensas, kā saka, elektriķi bija vēl arī Mihņiks, Geremeks, kā saka, Kuroņs, kas bija tā sauktā Harvardas grupa, kā saka, vai ne, kur bija izcils personības, kur bija ļoti intelektuāli cilvēki vispār, jā, un es gribu pateikt, ka varbūt atgriežoties pie, teiksim, mūsu otrās atmodas un tā situācija, kas bija, teiksim, arī Austrum Eiropā tajā laikā, es domāju, ka viena no problēmām mums bija tas, ka mums pietrūka spilgtu personību, kaut vai tādu kā Valensa bija, teiksim, vai, teiksim, arī tas pats šobrīd Nelaiķis Havels, teiksim, tā, jā. Laikam pat tajā laikā nebija pat tik svarīgi, vai viņš bija dramaturgs, jo dramaturgs arī varbūt nav vispiemērotākā personība, kā saka, politikai, jā, vai teiksim, vai elektriķis, kā tas bija Valensas gadījumā, jā. Bet šī gadījumā te bija cilvēki, kuros ieklausījās, kurus atpazina, kā saka, un kurus ļoti cienīja. Varbūt, protams, Polijā ļoti lielu nozīmi nospēlēja tāds integrators kā arī reliģija, teiksim, jā, ļoti daudz ko deva. Latvijā, diemžēl, mēs esam ļoti bagāti. Mums, kā saka, sadzīvo vairākas reliģijas mūsu teritorijā, mums sadzīvo vairāk etnosi, kā saka, vai ne, un pie visu, ko mēs negatīvi par sevi esam pieraduši teikt un mūžīgi sevi kritizēt, mēs sadzīvojam labi. Te nav karu, te cilvēki nekaujās savā starpā, bet, diemžēl, varbūt latviešiem vienmēr bijis tāda problēma tiešām ātri atrast kaut kādus kopsaucējus, vienoties par kaut ko, par kaut kādiem izējas punktiem kaut kādiem, teiksim, uz ko mēs varam visi balstīties, nesakaujoties savā starpā pirmajās 5 minūtēs. Es pat sāku pētīt vēsturi un atklāju, ka pat 13. gadsimtā, kad notika tā, saka, arī tā lielā, kā saka, tautas staigāšana, vai ne, kad lielo Krieviju no vienas puses spieda mongoļi, no otras puses nāca, teiksim, vācu ordenis, ja, bija ļoti līdzīga situācija šodienai būtībā, ja. Nosauciet šodien, teiksim, mongoļus tatārs par ķīniešiem, teiksim, ja, no austrumiem, šī pusē, teiksim, NATO nosauciet par ordeni, vai ne, Hanzas Savienību par Eiropas Savienību, situācija ļoti līdzīga. Un Latvija atkal pa vidu, un Latvija atkal domā, ko darīt. Un Latvija nevar izšķirties, jo Latvija tā, kā saka, tā lūzuma zona būtībā, kura nevar izšķirties, pieņemt kaut kādu viennozīmīgi vienkāršu lēmumu. Kā lietuviešiem vieglāk bija aiziet ar poļiem, kā saka, un ar katoļu reliģiju atrast savu ceļu, igauņiem, kā saka, nokopēt somu pieredzi. Latviešiem, diemžēl, vienmēr tā problēma bijis daudz sarežģītāk. Mums ir bijuši jāpieņem daudz sarežģītāk lēmumu. Un, diemžēl, mums arī bijusi arī tāda problēma, ka mums nav bijis to figūru, ko mēs visi cienam un ko mēs visi, kā saka, atpazīstam un atzīstam. Es domāju, ka šī ziņā Rainis ir ļoti veiksmīga figūra. Es pat pateikšu pirmajā brīdī, kad man Jānis piezvanīja, es tā mazliet skeptiski paskatījos, nu ko tu Rainis ilāt vai ne, arī esmu aizmirsis to, tāpat kā Kristiāns teica vai ne, no skolu gadiem, bet es pavilku ārā, paskatījos un secināju, ka muļķības. Rainis ir izcila personība, kuru mēs varam šodien izvērst diskusijas visdažādākajās jomās. Es domāju, ka Rainis ir viena no figūrām būtībā, kas var mums atgriezt to, kas mums šausmīgi šobrīd pietrūkst, pašcieņa, ko mēs visi šajos mazajos lokālajos karos esam pazaudējuši. Mēs sākuši esam par sevi runāt par kaut kādiem intelektuāliem ubagiem un tā tālāk. Galīgas muļķības. Reti kurai tautai tāda bagātība kā mums, pie tik maza, kā saka, šī etniskā sastāva, pie tā, ka būtībā mūsu kultūra sāka veidoties kaut cik 19. gadsimta otrajā pusē, mēs esam milzīgi daudz paspējuši. Literatūra, teiksim, un izglītība, un muzika, un māksla, un tā tālāk, un paskatieties. Vienīgā nelēma ir tā, ka mēs mēģinām savu vēsturi vienmēr, kā saka, izmantot selektīvi, un to mēs darām šodien tāpat, kā to darījām sociālismu laikā. Diemžēl. Šodien visi mēs baidamies runāt par to, ka Latvija vienmēr ir bijusi ļoti, kā saka, sabiedrība, kur ir bijuši cilvēki pārstāvējuši dažādus etnosus. Tas, ko pieminēja Rainis par šo tikšanos ar šiem ebrejiem, nu, negribu sevi tādu salīdzināt ar Rainu, piedodiet, jā, protams. Atkal viena no bailēm latviešiem. Mēs baidamies pateikt, ka mēs kaut ko varam. Mēs baidamies pateikt, ka mēs esam, kā saka, arī varam kaut ko izdarīt. Ja? Es varbūt Raini ļoti labi sapratu, ka es 7 gadus pavadīju Maskavā. Nav svarīgi, kur tu esi Kastaņolā vai tu esi kaut kur. Tev reizēm uz Latviju jāpaskatās no putnu lidojuma, no citas valsts mēroga.
Kopsumā savu mūžu esmu pavadījis kādus 15 gadus dažādās valstīs, teiksim, dzīvojot un tā tālāk. Un tikai tad varbūt tu saproti, cik šī valsts tev mīļa un kāds tev prieks ir tad, kad tu no lidostas brauc un tu ieraugi Rīgas profilu, kā saka, un tev kamols kaklā, un tu domā, es neesmu pusgadu šeit bijis, vai ne, man gribās atgriezties. Un kad tu saproti, ka tu nekad negribēsi dzīvot citā zemē, kaut arī tev tas maizes gabals ir biezāks, kā saka, tas sviests slānis arī virsū lielāks daudz. Un Maskavā nebija problēma, kā saka, es atnācu uz algu 6 reizes mazāk, es aizgāju strādāt pie Petera zvēstniecību. No Maskavas televīzijas, kā saka, ja? Atteicos no naudas, lai atgrieztos un darītu kaut ko Latvijai. Un tāpēc man saprotam, godīgi sakot, Raiņa niknums un nesamierinātība ar ietējo politiku, kas te bija. Es domāju, ka varbūt tā bija kļūda savā laikā, ka mēs neizvēlējāmies Raini, teiksim, bet izvēlējāmies Čaksti. Jā, varbūt viņš kā politiķis bija pat varbūt labāks, teiksim, ērtāks jebkurā gadījumā. Rainis nav vērts arī šodien. Nav vērts Rainis arī šodien. Nekad nav bijis, tāpēc, ka Rainis ir bijis personība, varbūt reizēm, varbūt pārāk, varbūt asa, varbūt personība, kas ir izteikusi savu viedokli, varbūt pārāk asā formā, bet viņi var saprast, kāpēc tas tā notika. Vai arī šodien mēs neesam aizkaitināti no tā, kas notiek apkārt. Es domāju, ka droši vien, ja Rainis būtu nācis pie varas, teiksim, to, ko izdarīja 37. gadā Ulmans, piedodiet, varbūt būtu bijis Ulmaņa figūra, kā saka, tikai ar citu piesitienu, varbūt ne tāds spiedienu uz lauksaimniecību, vairāk uz kultūru un tā tālāk un tā tālāk. Viņš būtu darījis to pašu, jo Latvija nebija savāka tajā brīdī, Rainis bija vajadzīgs. Tas, ko pieminēja par tiem pašiem latviešiem, jā, es saskāros ar precīzi tādu pašu situāciju, kad es biju Ņujorkā ar savu kolēģi, strādāju tajā laikā bankā, un mēs satikāmies ar ebreju ģimeni. Ebreju ģimeni, kur ebrejs bija latviešu kā šakžīts vai ne, kurš runāja latviešu valodā bez mazāka akcenta, vēl izrādījās, ka viņš bija ar mani klases biedru vienā kopā kādreiz strādājis, cik pasauli maziņa. Un viņš man sāka stāstīt, viņš saka, mēs uz mūsu svētkiem sanākam kopā, mēs dziedam mūsu dziesmas tur un tā tālāk, mēs latvieši, mēs tos krievus nemīlam, mēs tos baltkrievus nemīlam. Es saku, kāds sakars? Viņiem un latviešiem, tiešām viņi staigā uz latviešu pasākumiem. Nē, izrādās, ka latvieši ebreji sanāk kopā kā kopienu, un tajā laikā viņi sevi identificē kā latviešus. Un tos krievus, tie bija krievi ebreji, kuriem viņi runāja, kāpēc viņi viņus nemīl un tā tālāk. Un iznāca, ka tajā mazajā ebreju sabiedrībā viss tas pats, kas latviešu sabiedrībā atkal. Man tas no vienas puses bija šausmīgi mīļi, kaut kur ļoti jauki tā bija paklausīties, ka viņi dzied mūsu dziesmas, kā saka, 18. novembrī. Tas bija šausmīgi jauki. Bet es satikos vēl ar vienu dāmu, kā saka, vienā Eiropas projektā, kur mēs kopā strādājām, kā saka, ja. Piepazinos, un mēs kļuvām lielu draugu. Viņu uzvārds bija Fon Zas, kā saka, ja. Nu, vārds pa vārdam, es saku, vai jūs tomēr neesat no tiem Ostzē vāciešiem? Jā, viņi saka, esmu. Es saku, mums tā Ligzda nav kaut kur, es saku, Zasa, teiksim, Jēkabpils rajonā. Jā, ir. Mēs kļuvām tādi draugi, vai ne? Un tad mēs runājam par to, kā vācieši, kas ir atbraukuši no šejienes, arī sevi identificē šo zemi. Viņi nekad nesaka, ka mēs esam vācieši, viņi saka, mēs esam no Ostzē, mēs esam Baltijas vācieši. Ja mēs šodien spētu to visu pacelt, atteikties no visiem šīm savām bailēm, no kaut kādiem sīkiem nacionāliem, ja mēs varētu šodien godīgi runāt par to, atkal pacelt ne tikai Rainu, pacelt arī Krišjānu Baronu, kurš atkal ir nērts, tāpēc, ka Dainu Skatviņu Pēterburgā savāca. Un mums ir nērts šodien arī atvainojot Pumpurs, tāpēc, ka viņš bija Krievu armijas virsnieks. Mums Baumaņa Kārlis nav ērts, tāpēc, ka viņš arī ir Kimnus atcerēja Pēterburgā būdams. Nu, Krišjāns Valdemārs nav ērts, viņš arī savā laikā nebija ērts. Nu, kad mēs beigsim vienreiz dalīt šos mūsu cilvēkus, kā saka, vai ne, pēc tā, vai viņi mums ērti vai neērti, vai viņi ir izmantojumi vai nav izmantojumi. Mēs paši šīs visotas nolīdzinām ar savu buldozeru. Mēs atsakamies no katra nērtā, un Rainis varbūt šī gadījumā ir tas, ar ko ir jāsāk to darīt. Ir jāatgriež savus pašlepnums. Ir šodien nevis jāpiespiež, bet vienkārši mūsu jauniešiem ir jāatgādina, ka ir bijis Rainis. Ticiet, man nevajag slikti domāt par jauno paudzi. Ja Šekspīru šodien ir atzīmējuši, nu Rainis ir mūsu Šekspīrs būtībā. Paņemiet viņa lugas un pamēģiniet šodien iestudēt mūsdienīgi, teiksim, kaut kādā interpretācijā. Bet nē, mēs iestudējām, teiksim, Kaupo, kā saka, vai ne, Slepkavu un Bandītu, kā saka, un tur mēs visi, kā saka, Kaupenu. Jā, pa Kaupo, starp citu arī. Kaupo mēs bieži vien arī uztveram, kaut kur stereotips, Kaupo slikts un tā tālāk, ja. Muļķības. Kaupo vienkārši bija rietumnieciski orientēts, kā saka, vai ne, cilvēks, kurš izvēlējās rietumu orientāciju tajā laikā, kas vēlāk arī notika, kā saka, vai ne. Mums jāpārskat šī vēsture šodien, izejot no šī lietderīguma, kā saka, principā. Kā Čerčils ir teicis, vai ne, kad Anglija nav mūžīgi draugu, nav mūžīgi ienaidnieku, Anglija mūžīgas intereses. Mēs šodien glorificējam kaut kādu savu pagātni saistītu ar leģionu un tā tālāk. Nevajag arī to noliekt, tā arī mūsu vēsture.
Mēs esam aizmiršos latviešu strēlniekus. Igor, bet tu domā, ka tas, kas tagad varētu būt, ka mēs varētu, tu esi par to norizumēju vēlreiz. Es domāju, ka noteikti Rainis ir tā figūra, caur ko mēs šodien varētu būt droši vien sākt kaut kādu, es nezinu, nosauksim to trešo intelektuālu atmodu varbūt. Ja mēs esam varbūt kaut kur pazaudējuši orientieris, tad varbūt jāpaiet atpakaļ uz kādu brīdi. Jāatrod kāds orientieris, bet jāiemācās šodien ieklausīties arī šodienas intelektuāļus. Jāiemācās, un šiem cilvēkiem ir jāiemācās skaļi runāt. Es, piemēram, izlasīju interviju ar Peteru, teiksim, ja? Man iznāca ar Peteru 1,5 gadu nostrādāt Maskavā vēstniecībā kopā. Es jums varu pateikt, ka es priecājos, ka man bija iespēja tādu cilvēku strādāt blakus, kā saka, ja? Kā jebkurš latviečs, jebkurš cilvēks neviennozīmīga personība. Es gribētu kaut kur arī Peteru nokariķēt, es arī to varētu izdarīt. Bet viņš man ir tik daudz iedevis, un esmu tik daudz iemācījies arī no Petera savā laikā. Esmu pateicīgs par to, ka man tāda iespēja bija. Bet kur šodien Peters? Ne, Peters iet kaut kur, kā saka, runāt, vai ne kaut ko, mēs necienam to, kas mums šodien ir. Lielā mērā tas, ko Kristians pateica. Mums sākumā jānorok kapos. Un tad mēs varam vienoties, ka kaut kādos noteiktos datumos mēs pie tā kapa iesim. 11. septembrī mēs iesim. Kāds ir domājis par to, kāpēc Rainis ir dzimis 11. septembrī un 12. septembrī miris? Cilvēks ir vājš tajā brīdī, un cilvēks ir vēl pārsātnāts ar šo negatīvismu, kas ir apkārt. Viņš grib kaut ko darīt, viņam sirds plīst pušu būtībā. Bet mēs sevi nesaudzējam. Mēs savā starpā plēšamies. Rainis varētu būt tas, kas mums varētu atkal apvienot. Es tā domāju. Paldies! Paldies!